Dzejnieks Pēters Brūveris. Esmu pateicīgs Dievam un liktenim, kas man saveda kopā ar dzejnieku Pēteri Brūveri. Tas notika sekojoši. Mēs gatavojām Ziemassvētku dziesmu albumu, un Ingu Sulmanis teica: aizbrauc pie dzejnieka, viņš apsolīja iedot dzejoļus dziesmām, un teica, ka Pēters ir skarbs un tiešs, bet sirdī jūtīgs un labestīgs. Esi vienkāršs un patiess, runājot ar viņu. Un Pēters man sagaidīja kā vecu draugu, iedeva kaudzi ar dzejoļiem, un vienu dzejoli uzdāvināja speciāli man ar veltījumu. Dziesma Ledus puķes. Dziesma par mīlestību, par tās trauslumu, par piedošanu. Un mēs sadraudzējāmies. Mums bija daudz kas kopīgs, mīlestība uz mūziku, literatūru un dzeju, domas par pasaules uzbūvi, vēsturi, saimnieciskām lietām, arī kopēji netikumi un daudz kas cits. Pēc pirmās tikšanās es nejauši atskārtu, ka viena no manām pirmajām dziesmām, ko sarakstīju, bija ar Pēteru dzejoli it kā skerco, un vēl daudzas citas. Tā kā neapzināti, zemapziņas līmenī, es viņu jau zināju sen. Mums atlika tikai satikties. Parasti Pēterim rādīju uzrakstītās dziesmas, un savas domas viņš nekad neslēpa, bija tiešs. Ja patika, neslavēja, ja nepatika, kritizēja. Viņam bija svarīgi, tāpat kā man, lai dziesmas, ko mēs radījām, nenoslīgtu lielajā mūzikas upē, bet izpeldētu un turpinātu savu ceļu tālāk, pašas. Laikam ejot, radās doma, ka mēs varētu radīt tādu kopdarbu, kurā es dziedu dziesmas ar Pēteri dzejoļiem, bet viņš lasa šos pašus dzejoļus. Un tā radās kopdarbs Stikla laivas, ko mēs ierakstījām. Jāsaka, ka Pēters bija lielisks dzejas izpildītājs. Katrs dzejols bija kā mazs priekšnesums ar viņa neatkārtojamo, šķelmīgi šarmanto, ironisko un tāpat laikā vīrišķīgo lasījumu. Pēterim dzejolī bija svarīgs katrs vārds, katrs komats, katrs mīkstinātais R. Parasti dziesmā rodas vajadzība pamainīt kādu vārdu, izlaist kādu rinkopu, un Pēters šādos gadījumos rīkojās sekojoši. No sākuma visam piekrita, neko neteica, un pēc tam tā pamazām apskatīja katru izlaisto vai pamainīto vārdu atsevišķi, rūpīgi no visām pusēm, pamatoja, kāpēc tas šeit ir tā un ne savādāk, un beigās, ko tu domā, viss bija atpakaļ savās vietās iepriekš, kā bija. Pēters bija arī tas, kas mani pamudināja rakstīt bērnu dziesmas. Viņš bija ļoti bargs savos spriedumos par bērnu pseido dzejdariem un viņu gardarbiem. Viņš uzskatīja, un tā ir balta patiesība, ka bērnus nevar mānīt un barot ar surogātu. Tā pamazām radās dziesmas bērnu mūzikas projektam Brīnumskapis, kopumā kādas 30 vai 40 dziesmas, un ierakstījām mēs 4 kompaktdiskus, un lielākā daļa bija ar Pētera dzejoļiem. Pēters, kā jau liela personība, nebija ikdienišķs. Viņš varēja piezvanīt 2 naktī ar kaut kādu fantastisku ideju, un pēc tam zvanīt vēl reizes 10, un ja es neatbildēju, varēja būt patiesi sašutis, izsakoties par to ar pārkāpinātu emocionalitāti. Bet nākošā dienā, kad viņš piezvanīja, atkal bija kā saulīte, turpināja iesākt to domu, it kā nekas nebūtu noticis. Pēterim dārzā bija tāda ugunskura vieta, pie kuras mēs, ja bija labs laiks, sēdējām, un viņš man daudz stāstīja par latviešu dzejniekiem, par saviem laikabiedriem, vēsturi. Tie bija ļoti interesanti ceļojumi, laikā un telpā. Tās bija manas literatūras studijas pie ļoti zinoša pasniedzēja. Pēters man daudz deva, un laiks, ko mēs pavadījām kopā, tie bija laimīgi un apgaismoti brīži manā dzīvē. Un man joprojām sāp, ka Dievam attiecībā uz mani un Pēteri bija citi plāni. Taču
lai notiek viņa prāts. Es uzskatu Pēteru Brūveri par vienu no labākajiem latviešu dzejniekiem, un tā tam būs mūžīgi būt. Patiesā cieņā tavs draugs Aigars Vojtišķis, dziesmu rakstnieks un ģitārists.